Cūkus noloba tēlaps. Jā, slāva un pateicība Tev, Tēvs, par jaunu dienu. Paldies, Tevis Tēti, paldies, ka mēs varam krāt dienas kopā ar Tevi. Paldies, ka mums ir Tavs vārds. Paldies. Jā, paldies. Mums ir Tava mīlestības vēstule atstāta, un tā ir mums, tā ir katram vienam cilvēkam. Jā, paldies, ka tas ir Tavs svētais gars, kas mums atklāja Tavu vārdu, un paldies, ka man nav jābūt kādai super gudrai, vai nevienam tādam nav jābūt, ka Tu esi teicis, ka Tu stājies pretī lepnajiem, jā, bet pazemīgajiem, un Tu atklājies, un ka Tu pagodinies caur bērniem, un caur tiem, kas ir nekas, lai liktu kaunā tos, kuri domā, ka viņi ir kas. Un, jā, un ka Tu esi teicis, ka Tava ģeķība ir gudrāka par mūsu gudrību. Un, jā, ka tajā ir tik liels atvieglojums, tajā ir tik, ka es zinu, ka Jēzu, ka Tu esi pilnīgs mūsu katra viena dzīvē, ka Tu esi pilnīgs manā dzīvē, tāpat kā Tu esi pilnīgs katra viena cita cilvēka dzīvē vēl. Ka Tu neesi kaut kāds daļējs Dievs, ka Tu neesi kaut kāds self-development Dievs, un es nezinu, vai kā vēl to varētu aprakstīt, bet ka mums ir katram šī žēlastība, katram ir šī pieeja pie Tava troņa, un Svētais gars Tu uz katru vari runāt. Tas ir tāds miers, tas ir tāds atvieglojums. Man ir tāda atdusa Jēzu par to, ka es zinu, ka viņš pārzina katru vienu no jums, un tāda brīvība un spēks viņā. Ka es zinu gan tavā dzīvē, gan manā dzīvē, gan ka Jēzus ir pilnīgs, viņš visu pārzina. Man nav jāsatraucās, man nav, nezinu, tā kā jāapjūk un jāapmulst. Es vienkārši esmu pārliecināta par Jēzu tavā dzīvē. Es neesmu pārliecināta par tevi, bet es esmu pārliecināta par Jēzus darbu tavā dzīvē. Ja tu esi atdevis sev dzīvi Jēzu, un es nešaubos par Jēzu, es nešaubos par viņa darbu, es nešaubos par viņa apsolījumiem. Jā. Un šī nav nekāda sacensība, šis nav kaut kāds, es esmu krutāks vai kaut kas tāds, jo esmu izgājis 7 bībeles skolas, un tādēļ es esmu kaut kāds tagad augstāks, un tā. Nē, Dievs pagodinās caur bērnu un zīdaiņu mutēm. Tas ir tik skaisti, un Dievs stājas pretī lepnajam. Un cik bieži nav, tas man ļoti liek tā izbīties, ka tā kā šķiet kā tādu lielu, tādu varenu cilvēki, un pievilš, pa priekš nāk lepnība, un tad ir pievilšana. Es tiešām lūdzos un ceru, ka lai jo vairāk mēs mācāmies par Dievu, jo vairāk mēs viņu iepazīstam, jo tiešām Jēzus vārdā, jo lielāka dievbijība mums nāk. Es nezinu, man šķiet, ka tā visa gudrība nenes dievbijību, un kā rakstīts, tā kā zināšanas vai gudrība, jā, tā kā dara uzpūtīgu, bet mīlestība ceļ. Ja tā gudrība tā kā nerada lielāku vēl mīlestību, lielāku pazemību, lielāku bijību, tad es nezinu, kas tā ir pa gudrību, tad es nezinu, tad mums vajag dziedināšanu, kāpēc mēs gribam paaugstināties. Joprojām kaut kas nav dziedināts sirdī, kaut kāda atstumtība, kaut kāda ievainojuma, kaut kāds, nezinu. Tavs tētis tevi pietiekami nesamīļoja, vai viņš vispār nebija. Vai tava mamma visu laiku tevi kritizēja un, nezinu, lika tev ģert baltas zeķes.
Un ja tu labi neuzvedies, tad tu apkaunoji ģimeni vai kaut ko tam līdzīgu. Balts zeķis ir ok, man patīk balts zeķis, bet jūs sapratāt un tā kā, ja tā ir, tad nepaliksim tajā, tā kā saprotam, mums vajag dziedināšanu vēl un tā. Tā kā jā, paldies Svētais Gars par brīnišķīgu jaunu dienu un šodien 41. psalms. Dziedātāja vadonim Dāvida dziesmas, svētīgs, kas rūpēs par grūtdieni. Tas kungs viņu izglābs ļaunā dienā, tas kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības, lai viņam labi klātos. Viņa zemē un to nenodotu viņa ienaidnieku ļaunajam prātam. Tas kungs viņu atspirdzinās uz slimības gultas, tu viņam palīdzi, kad tas guļ savā sērgā. Es saku, kungs, esi man žēlīgs, dziedini manu dvēseli, jo es esmu grēkojis pret tevi. Man ienaidnieki savā ļaunumā runāja par mani, kad taču viņš reiz mirs un viņa vārdu vairs neminēs. Un ja kāds nāk mani apraudzīt, tad viņa sirds ir pilna viltus, viņš meklē ļaunumu. Iziet ārā uz ielas un stāsta tenkas. Visi, kas mani ienīst, tenko par mani un runā tikai ļaunu. Neglābjams posts ir nācis pār viņu. Viņš tagad guļ slims un necelsies vairs. Pat mans labākais draugs, kam es cieši uzticējos, kas manu maizi ēda, paceļ pret mani kāju spērienam, bet tu, kungs, esi man žēlīgs un uzcel mani, lai es viņiem atmaksāju. No tā es zināšu, ka tev labs prāts uz mani, ka tu neļausi ienaidniekiem gavilēt par mani. Tu mani uzturēsi manā nenoziedzībā un liec man stāvēt tavā vaiga priekšā mūžīgi. Slavēts lai ir tas kungs Izraēla Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen, āmen. Tu mani uzturēsi manā nenoziedzībā un liec man stāvēt tava vaiga priekšā mūžīgi. Slavēts lai ir tas kungs Izraēla Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen, āmen. Jā, svētīgs, kas rūpēs par grūtu dieni, tas kungs viņu izglābs ļaunā dienā, tas kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības, lai viņam labi klātos viņa zemē un to nenodotu viņa ienaidnieku ļaunajam prātam. Jā, Svētais Gars lūdzos, ka mēs katrs viens varam atstāt savus vecos ceļus, veco miesu, un ka mēs varam staigāt garā, tad mēs miesas kārības savaldīsim, un arī šo miesisko, dabisko vēlmi novērsties no grūdieņa. Tā kā, jā, jo dabiski cilvēks grib pievērsties tur, kur ir tur, kur viss izdodās, tur, kur ir labklājība, tur, kur viss sanāk, un novērsties no tā, kur ir kāds iztrūkums, kur ir vajadzība, kur ir bēdas. Tajā visā mums iestājas aprēķins. Jā, Tēvs, paldies, ka mēs varam mācīties no šī vārda. Es arī lūdzos, ka mēs katrs viens varam atlaist rokas no cilvēkiem un pieķerties no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visas savu prāta Tev, Tēvs. Un pieredzēt, kā Tu par mums rūpējies, kā Tu arī sūti dažādus cilvēkus mūsu dzīvē arī palīdzēt, bet es lūdzos arī, ka mums ir arī šī brīvība atlaist savus tuvākos, atlaist tos, par kuriem mēs domājam, tiem ir pienākums par mums rūpēties, un kā Dāvids saka, pat mans draugs vienkārši man iet garām un iesper. Jā, ka tas mūs var pavisam pazudināt. Jā, tās lūdzos, ka mēs atlaižam brīvībā visus savus tuviniekus, māsas, brāļus, vīrus, sievas, draugus. Jā, un mēs savu brīvību, mēs savu dziedināšanu, mēs savu
visus, ko mēs gaidām tās no tevis, un mēs to varam saņemt caur cilvēkiem, bet ka mūsu primāri negaidījām. Mēs gaidījām no tevis, kā tu to darīsi, kurus cilvēkus tu lietos, un tās personīgi pasakos par savu dzīvi, ka tu esi man atgriezis atpakaļ dzīvību, ka tu esi pagodinājies, un jā, ka manā dzīvē bija tāds laiks, kad bija pavasari un bija skaisti viss apkārt, dzīvoja dabā, bet iekšā es biju mirusi un likās, vai es kādreiz par savienošos ar to visu, vai kādreiz es varēšu būt daļa no tā skaistuma, vai kādreiz manas sirds un dvēsele būs atkal dzīva, vai es varēšu smaidīt, vai es varēšu priecāties, vai kādreiz tas atkal ir tiešām iespējams priekš manis. Un tādēļ es tik ļoti abrīnoju šobrīd dabu, es abrīnoju visu, kas ir, jo es biju mirusi un tagad es esmu dzīva, un es pasakos Tēvs, ka tu izvilki mani no tā purva, ka tiešām tas tā bija, ka tiešām tā kā ir rakstīts, tā arī tu dari. Paldies, ka tu esi uzticams, un jā, Tēvs iestājas par katru vienu, jā, es ticu par katru vienu, kurš gaida savu brīvību, savu dzīvību, savu atbrīvošanu, savu prieku, savu mieru. Es stāvu šeit un es saku, tas ir iespējams, tev izdosies. Paldies, Tēvs, ka tu esi redemption, jā, tāds, kurš atjauno lietas, atjauno salauztās, un par to ir pavisam liels prieks, ka tu esi tāds Dievs, ka tu nenoraksti, ka tu atjauno, pie tevis ir iespējams pilnīgi viss. Jā, tāpēc es saku, ka mēs krājam minūtes, un jā, tiem, kam ir bijusi depresija vai ir bijis šis pilnīgs bezdzīvības stāvoklis, tad jā, tad jūs zinat, kā tas ir, kad tu krāji minūtes, un ja tu sajūties minūtē labi, tā jau ir milzīga uzvara, un tad jau tā ir kāda stunda, un tas ir wow, kā tas var būt. Un ja tā ir vesela diena, tas ir nereāls brīnums, un ja tu pamosties no rīta, un tu vienkārši priecājies, vai tu pamosties, tu negribi nomirt, tas ir kaut kas tik nereāli, vienkārši amazing, un ka tu vari sēdēt šādā dienā un priecāties par visu, ko Dievs radījis, tu nejūties kā nodalīts no tā visa. Jā, Tēvs, tev slavēs, tev pasakos, Tēvs. Jā. Jā, Tēvs, lūdzos par katru vienu, kurš iet cauri kādām lietām, un varbūt tu šodienā tiec ar visu galā, varbūt tu tā kā funkcionē, un viss tā kā, tev sanāk vēl, bet tu jūti, ka kaut kas nav labi vienkārši, ka tas tā nevarēs turpināties, ka tam būs kaut kāds limits, un nezinu, cik tālu tu varēsi izvilkt, un vai tā ir izdegšana, vai jā, bet ka tas ceļš kā ved uz nekurieni, jā, es lūdzos pēc tādas apstāšanās, es lūdzos pēc tāda laika, kur Jēzus var tev mazgāt kājas, kur tu vari apstāties, kur tu vari pilnībā restartēties. Dažreiz ir vispār jāizkāp no tā vilciena ārā, ir jāatstāj tā zeme atmetā, ir pilnībā tā jāuzar, vairāk nestrādā tas, ka tu kaut ko tur bišķi piečubini, kaut ko tur bišķi padari. Tad, ka tā visa zeme ir vienkārši jau noblietēta, ka tur nav vairs dzīvība knapi kaut kāda auga. Tās lūdzos, jā, pēc šīs drosmes, tās lūdzos pēc tāda sagatavota laika, kā cilvēkiem arī fundamentāli mainīsies dzīves, tās arī tie, kuri nevar atdot dzīvi Jēzum, jo ir tā sajūta un tā apzināšanās, ka tu jūti, ka tu zini, ka būs pārmaiņas. Jā, un ka tas mainīs lietas, tas mainīs. Es lūdzu, jā, pēc šī viena soļa, pēc šīs padošanās tev Tēvs, un pēc šī prieka, tad ko tu vari zaudēt? Ko tu vari zaudēt? To nastu, ko tu velc? To jūgu, kuru tu velc? Es saku, jā, ņemiet to jūgu, kas ir mans, kas ir viegls, kas ir patīkams, kā Jēzus saka, metiet savu nastu uz manis.
Jā, Tēvs, jā, slāv Tev un paldies, ka tas viss ir Tā vērts, tas viss ir Tā vērts. Āmen. Jā, lai Svētais Gars Tev vada šodienā, lai Tev izdodas atvert viņa roku, lai Tev sajūt Jēzus tuvumu, ka viņš nav nekad tālu no Tevis, viņš vienmēr meklē Tavas acis. Viņš ļoti, ļoti Tevi mīl, viņš ir tik ļoti par Tevi, viņš tik ļoti tiecas pēc Tevis. Viņš ir ļoti, ļoti tuvu Tev, lai arī cik tālu Tu pats nejustos. Jēzus ir ļoti, ļoti tuvu Tev. Un, jā, viss slavu un gods Tev, Tēvs. Āmen.